Izrādās, ka lāči Talsu novadā fiksēti jau 80. gados, taču ziņojumi par viņu esamību bijuši neregulāri. Tas liecina par to, ka tie šeit ienāk uz neilgu laiku, lai atkal dotos prom. Taču mednieka Intera Kirilova foto ir kā pierādījums tam, ka lāči Kurzemē ir atgriezušies. Šis tiešām ir ļoti vērtīgs apstiprinājums, un arī tāpēc, ka lācis tiešām ir jauns. Pēc pēdu platuma 11,5 centimetri. Tas nozīmē, ka viņam varētu būt vēl tikai 2, pat nepilni 2 gadi. Inters iet un meklē tās pēdas un nevar atrast pirmajā momentā. Vai tiešām joks vai ne? Nav īsti kaut kā. Skatāmies tas rakurs, tagad viņam tā kamera, skatāmies no vienas puses, skatāmies no otras puses. Uzreiz Inters, wow, re, kur ir? Jā, uzreiz pielikām plaukstu klāt, manas plaukstas lielumā, kad ir lācis, un uzreiz tāds, protams, tās pirmās emocijas. Inter atrad, jā? Atrad pēdas? Tas rada jautājumus par to, kur lācis ir dzimis, pieņemot, ka dzimšanas vieta varētu būt Kurzeme, jo ir ļoti maza iespēja, ka lācene ar mazu lācēnu varētu šķērsot Latvijas vidusdaļu. Tad, kad lāči sāk vairoties, tad arī notiek tas straujais skaita palielinājums, jo tie ienācēji, viņi varbūt var arī nepalikt, var palikt, bet tajā brīdī, kad suga sāk vairoties, tas nozīmē, ka viņi ir apmetusies šajā teritorijā un kad sagaidāms ir pieaugums. Ziņa par lāča klātbūtni Rojas pagastā Zibens ātrumā izplatījās vietējo mednieku grupās, uz ko atsaucās arī Ivars Koloda un devās notikuma vietu aplūkot ar savām acīm. Pirmās sajūtas bija, wow, tas ir kaut kas īpašs, beidzot pieķerts ir lācis. Jo visu laiku bija klačas, kad redzēts tur Abaus pagastā, Ģibuļu pagastā, Dundagas pagastā, Uguņu ciemā. Un te pēkšņi ir kamerā fiksēts vienīga bilde, bet lācis. Iespējams, lāči Kurzemē sākuši vairoties tāpēc, ka paši cilvēki rada apstākļus, kur dzīvniekiem ir grūti pārvietoties no vienas teritorijas uz otru. To pašu Via Baltica šobrīd pat cilvēkam gan dienā, gan naktī, tur, kur nav gājēji pārēji vai luksafors, šķērsot ir gandrīz neiespējami. Protams, kad attīstot nākotnē Rail Baltica un arī autoceļu, tur ir paredzētas pārējas speciāli dzīvniekiem arī, bet kamēr tie vēl būs, tiešām lācis tā nevar staigāt uz priekšu atpakaļ. Latvijā mītošie lāči cilvēkam neuzbrūk, tāpēc satraukumam nav pamata, ja vien tie nav pieradināti pārsteigti kādā neparastā situācijā vai ir kopā ar lāču mazuļiem. Tāpēc arī lāci izdevies notvert tikai vienā fotogrāfijā, jo tas, dzirdot fotogrāfijas uzņemšanas brīdi, notikuma vietu nekavējoties pameta. Protams, cits stāsts arī varbūt tās, kad atkal, ja būs lācene ar mazajiem, tas tāpat kā mežcūka ar mazajiem vai alneni ar mazo alnīti, jā, tad viņi sargās tos savējo. Jā, ja tas cilvēks būs tūmā, viņš jutīs apdraudējumu, tad arī nāks varbūt tās tev virsū. Jā, tad tev tur, protams, tev meža priekšā tad atkāpies. Tās ir viņu mājas, vai ne? Nevis. Tu esi pie viņiem ciemos. Jānis Ozoliņš aicina ikvienu, kas ir redzējis lāci vai viņa ķepas nospiedumu ziņot, nosūtot pierādījumus, lai pēc iespējas precīzāk varētu noteikt, cik daudz lāču ir Latvijā. Šobrīd zināms, ka pērn Latvijā dzīvojuši aptuveni 150 lāči, no kuriem tikai viens reģistrēts Kurzemē. Nīceta Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalnis, speciāli RTV.